Jā, sveicināti atpakaļ. Mēs tad finišējām ar formām, apskatījāmies, kā mēs varam uzzīmēt pavisam vienkāršas formas, iestatīt viņiem dažādas iestatījumus, izmērus. Tagad apskatīsimies, kā mēs ar šīm formām varam strādāt. Viens no instrumentiem, kas ļauj rediģēt jau esošas formas, ir pirmā bulta. Tātad pirmā bulta mums atļauj formas izstiept lielākas, padarīt viņas mazākas. Ja jums ir šāda situācija, tā kā man, kad īsti šos stūrus nav iespējams transformēt, tad šeit pie View ir tāda lieta kā Show Bounding Box. Show Bounding Box, tad uzrodās šie te stūru transformeri, aiz kuriem mēs varam objektu palielināt, samazināt. Mēs varam objektu palielināt, samazināt šādi te visādāk viņu visu deformējot, bet varam arī objektu palielināt, samazināt proporcionāli, un šim nolūkam mēs izmantojam taustiņu Shift. Tā, Shift. Tad mēs objektu varam palielināt un samazināt proporcionāli. Tiklīdz mēs ar slaideru esam aizbraukuši šeit uz stūri, parādās šis te rīks, kas saka, ka viņš ir gatavs objektu rotēt. Un mēs varam atkal objektu rotēt, jebkā mums ienāk prātā, bet varam arī viņu stopēt tik pēc 45 grādiem, un tam nolūkam mums atkal dara taustiņš Shift. Jā, tad objekts tiek apstupēts ik pēc 45 grādiem. Ar lielo bultu, ja jums ir vairāk šādi te objekti, ar lielo bultu jūs varat iezīmēt vai nu abus, vai nu tikai vienu. Nu, ar vienvārdu sakot, šis instruments ir tā kā roku vietā nedaudz. Ja? Varam divus objektus palielināt, samazināt. Otrs viņam līdzīgs ir, mēs viņu saucam par balto bultu, jeb šeit viņu nosaukt par Direct Selection Tool. Un šim instrumentam ir ļoti labi tas, ka ar viņu mēs varam iezīmēt kādu vienu konkrētu stūri. Un šādā veidā, pieņemsim, staipīt viņu kā vien mums vajag. Nu, piemēram, šādi. Jā, un mūsu objekts ir pārtapis par kādu pilnīgi citu formu. Šai bultai ir jāskatās, viņai augšpusē ir visādi vēl papildus instrumenti. Un otrs papildus instruments ir Convert Selected Point. Jā, es diemžēl nemāku izlasīt, kādas domāts. Tad konvertēt šo punktu un padarīt viņu tādu apaļu. Jā, tad šāda opcija mums tiek piedāvāta. Mēs varam šo malu padarīt apaļu, un ja mēs šeit kustinām aiz malām, mēs viņai varam mainīt formu. Tad mēs izvelkam šos te slaiderus bišķīt garākus, tad forma izstiepjās, pievalkam viņus tuvāk, un forma arī kļūst lēzenāk, viņa vairs nav tik apaļa. Nu, šie ir pirmās un otrās bultas, tātad šīs priekšrocības, ko mēs varam izmantot šos te divus instrumentus, liekot lietām.